kāds, kas izkrīt vai apgriežās kavā pati, viņi noteikti gribēja, lai viņu pamana, un tāpēc Ziļu septītnieks bija tā kārts, kas lika liecināt par to, ka jūs pastāvāt ļoti, ļoti par sevi, un decembrī noteikti ir kaut kādas lietas, kuras jūs uztrauc, un taču šī pārliecība sev un ticības saviem spēkiem, skaidra mērķa, ceļa redzējums, plānu realizācija, vēlēšanās, uzticēšanās intuīcijai, paļaušanās uz sevi, uz saviem spēkiem. Varbūt kādam no jums zīmīgi kaut kādi sapņi vai kaut kādas zīmes, kas nāk un mēģina pateikt to, ka jūs, vai jūs ejat pareizajā virzienā vai nē. Es gribētu teikt, ka ir kaut kas jums pašiem, teiksim tā, varbūt liecina par to, ka jūs spējat saprast, vai jūs ejat pareizajā virzienā vai nē. Es jūtu noteikti to, ka par spīti visam tu ļoti labi apzinies un spēj saprast, kas tev ir vajadzīgs turpmāk uz priekšu un kas nē. Pašreizējā brīdī monētu dūzis, uzplaukums, stabilitāte, pārpilnība, jaunas idejas, jauni mērķi, jauni plāni, jauns darbs. Ja? Nu, tiešām viss attīstās, viss aug. Tu vari būt pateicīgs, ka varbūt tavas pārlieku lielās raizes par to, vai viss izdosies, vai viss sanāks, vai man nāks manā ceļā viss vajadzīgais, nu tad noteikti viss vajadzīgais arī nāk. Nāk to priekšā. Tavs izaicinājums ir tornis, tas nozīmē to, ka kaut kāda veida pārliecība tev tavā dzīvē par kaut ko vai vienkārši tiešām lietas apkārt brūk un ņūk. Un tornis ir pārmaiņu kārts, un varbūt šajā brīdī tev liekas, ka šīs pārmaiņas un ka viss brūk un jūk ir kaut kas slikts, bet patiesībā tev ir jāapzinās, ka tas nāk tikai un vienīgi par labu, ka visam ir savs laiks, ka šeit ir kaut kāds sava veida noslēpums iepīts iekšā. Un līdz ar to šīs pārmaiņas tev nesīs kaut ko daudz labāku iekšā. Un šeit noteikti nav jēga uztraukties, nav jēga prātot, ko tālāk, kā notiks, bet ļauties visam iet savu gaitu, jo tornis, lai arī cik briesmīgi kārts vienmēr visiem liekas, tornis īstenībā sevī ienes nepieciešamās pārmaiņas cilvēka dzīvē. Un līdz ar to kaut kam ir jāpazūd, lai tā vietā varētu nākt kaut kas pavisam cits iekšā. Bet, ar kavas apakšējo kārti vienkārši, ir bišķiņ bažas, ir bišķiņ uztraukums, stress, maļam kaut kādas domas galvā, domājam, vai viss izdosies, vai viss sanāks, vai kas būs tālāk. Un ja šis ir jauns pavisam darbs, vai jauna vieta, vai jauna iespēja, loģiski, ka ir bišķiņ sākumā jāmēģina iejusties, jāmēģina pieņemt šie jaunie izaicinājumi, mācīties, apgūt kaut ko, bet ja šis ir tavs sapnis, ja šis ir tavs mēķis un tas tev sniedz un dod norādījumus tālākajā tavā ceļā, tad tas ir labi, vai ne? Pagātne, kas iespaido nākotni, ir kausu divnieks, tad savienība, atklātība, partnerība, tad tas nozīmē to, paskatīšos bišķiņ. Tas nozīmē to, ka vai nu tu atrodi izdevīgus cilvēkus, ar kuriem veidot kaut ko kopā, vai arī vienkārši tu pats saproti to, ka tu ar sevi esi noslēdzis
kaut kādu vienošanos vai spējas pieņemt kaut kādus savu veidu aspektus par sevi, lai varētu virzīties tālāk uz priekšu. Lauvas. Nu, par ko tad mēs šeit stresojam, jā? Pagātne, kas attālinās zobens sešnieks, tas nozīmē to, ka mēs virzamies prom no pagātnes, mēs esam atstājuši kaut ko aiz muguras, nevelti mums ir tornis izaicinājumā, tātad tu virzies tālāk prom no visa negatīvā, no visa, kas tev nekalpo, tu dodies uz jaunu vietu, kāda daļa no jums varbūt ir pārcēlusies nesen, vai tiešām mainījusi dzīves vietu vai kaut kādus apstākļus un pieņēmis, teiksim tā, kaut kādu lēmumu, kas iedos vairāk prieka, pozitīvisma gan sev, gan apkārtējiem cilvēkiem, jo ļoti tuvā nākotnē ir kausu desmitnieks, un kausu desmitnieks ir savienošanās ar apkārtējiem cilvēkiem, apkārtējo cieņa, sapratne, spēt uzklausīt vienam otru, arī labas perspektīvas saistībā ar ģimeni, ar sev tuvajiem cilvēkiem, jo arī ļoti gala iznākumā ir kausu sešnieks, tās ir atmiņas, tā ir mīlestība, rūpes, palīdzība un vienkārši būšana, teiksim, tādā enerģijā, kas atgādina par to, ko mēs esam piedzīvojuši, ka mēs esam gājuši cauri, kādi cilvēki ir bijuši mums līdzās, un varbūt kāds no jums ļoti pārdzīvo par to, kad nav kādu konkrētu cilvēku jūsu dzīvē, bet tas nebūtu nav arī slikti, vienīgais, uzkavēties tajā pagātnē, noteikti ir šis šķērslis tornī, kas neļauj būvēt jaunos pamatus, jauno dzīvi, jaunos noteikumus. Jo pavisam kaut kas jauns tavā dzīvē notiek, uz ko tu esi gājis, ko tu esi upurējis. Un, teiksim tā, bet tev nav līdz galam tā pārliecība par sevi, vai tu esi izdarījis tā kā pareizo lēmumu, vai tu virzies pareizajā virzienā. Jo varbūt arī tev gribās būt skaidram par to, kāds būs tas gala rezultāts, bet tas gala rezultāts, tas ceļš ir līkumains un nav absolūti pilnīgi tā, kā tu esi izdomājis viņam būt. Pašreiz tā, ļoti tuva nākotne. Iekšējie faktori ir zobenu astotnieks. Un zobenu astotnieks saka, ka nav ticības sev, ka mēs pārlieku sevi kritizējam, ka mēs nenoticam to, ka mēs spējam šo izdarīt, ka mēs spējam veikt šīs pārmaiņas, ka mēs esam labi šim darbam, ka mēs esam labi šim cilvēkam, ka mēs esam labi šajās attiecībās. Un līdz ar to tu sevi, tu virzies uz priekšu kaut kādā lietā, bet still tu turi sevi robežās un nepārkāpj pāri kaut kādām, tā kā, teiksim tā, varbūt nepieņem riskus, tu paliec drošs pie tā, kur tu esi, kas tu esi, it kā viss apkārt mainās, bet tu paliec tāds pats. Tu paliec tāds pats, un ārējos faktoros ir kausu septītnieks. Tas nozīmē to, ka tev ir izvēles iespējas, ka tev ir vairāki varianti, un tev ir apgrūtinājums, teiksim tā, varbūt atrast fokusu, uz ko tad tu gribi līdz galam mērķēt. Jo tavās bailēs ir mēnesis, kas ir bailes. Tavās bailēs ir bailes, neuzticība, nedrošība, kaut kādas apslēptas zemapziņas lietas, kas mēģina uzglūnēt, bet tava vēlēšanās ir būt skaidrai vīzijai ar zobenu karalieni. Tu skaidri redzi šo situāciju, tu skaidri pārvarēt savas bailes
atrast fokusu uz to, kas tev ir visvairāk nepieciešams, un atcerēties un paļauties jau uz sev zināmām lietām. Bet es domāju, tā, internets bija pazudis sarkans punktiņš. Nu, tavā dzīvē ir pārmaiņas, tu virzies uz priekšu, un tev ir pārmaiņas ģimenē, tev ir pārmaiņas emocijās, tu skaidri apzinies un redzi, kas tev ir jādara, tev ir šī apziņa, kad ir kaut kādas lietas, kas tev no pagātnes valkās līdzi un traucē tev pieņemt lēmumu, traucē tev gūt pārliecību, jo tu zini, ka tevī viss tas ir, bet zini kā, pateikt kādam, ko darīt, paskaidrot kādam, tas ir viens, bet actually darīt un mainīties ir pavisam kaut kas cits. Tātad tava vēlēšanās ir pārvarēt savas bailes, pieņemt pareizos lēmumus, atgūt ticību sev un saviem spēkiem, pieņemt sevi kāds tu esi, virzīties uz priekšu, un varbūt kāda daļa no jums mēģināt atgūt saites, savienības, draudzības ar cilvēkiem, kuriem varbūt mēs vairs nerunājam, ar kuriem mēs vairs nekontaktējamies, jo nu, tā pagātnes kārts. Labas kārtas. Labi izaicinājums ir tornis. Šis pārmaiņas nesīs realizāciju tev pašam par sevi. Atklās ļoti daudz sev zināmas lietas, kuras taps skaidrs varbūt tikai tagad. Varbūt tu spēsi ieraudzīt, kas tevi ierobežo, kas tev tavā dzīvē traucē, un palīdzēs tevi atbrīvot no ilūzijas. Jo tu vēlies, tu gribi, bet tu saproti, ka tu streso un raizējies par lietām, kurām nav nozīmes. Un tad, kad tev ir paļaušanās un kad tev ir mērķis, ko tu gribi sasniegt, kāpēc tu dari kaut kādas savas lietas dzīvē. Un ja tev ir iedvesma un tu spēj iztvērt visus plusus un mīnusus un pieņemt pareizos lēmumus un izslēgt visu nevajadzīgo, izslēgt savas domas, kas tev traucē, ja? Piemēram. Bet izskatās ļoti labi. Izskatās tiešām ļoti labi. Labi, es pastīšos, ko tā pagātnes kārts mums te sola. Bet diezgan pozitīvi. Virzamies uz priekšu. Stājamies pretī savām bailēm. Pieņemam kaut kādus aspektus par sevi. Spējam skaidri saredzēt, kur mums jāpieliek sava enerģija, kādas nepieciešamās pārmaiņas ir vajadzīgas. Jā. Mums ir atbalsts, mums ir labs, pozitīvs, emocionālais stāvoklis, lai to darītu. Iekšēji varbūt mums ir kaut kāds mentāls bloks, grūtības pieņemt izvēli, kaut kādas savu veidu ilūzijas vai bailes. Bet atbalsts, mīlestība no apkārtējiem, no draugiem, no ģimenes noteikti tev ir palīdzība. Un tu vari droši jautāt sev mīļajiem, tuvajiem cilvēkiem, viņi noteikti tevi atbalstīs. Varbūt kādam ir vēlēšanās
uzlabot attiecības ar māti, vīra māti, ar sievišķo, ja, meita. Zobena karaliene vēlreiz nāca laukā. Tā, kausu sešinieks. Zobena devītnieks. Tā pati kārts. Un zobena karalis. Šeit tiešām varētu būt, ka kāds ir ieņēmis kaut kādu savu veidu pozīciju un ir grūtības pārkāpt pāri kaut kādiem saviem principiem. Un šis slēpjās ar cilvēku, kurš ir ļoti tūs, ar kuru ir kopīgas atmiņas, ar kuru kopīga vēsture. Un noteikti šis cilvēks grib būt daļa no tavas dzīves. Atkal intuīcija. Paļāvība, atbalsts, autoritāte. Te ir kaut kāds kašķis ar kādu cilvēku no pagātnes. Vajadzīgs savs laiks. Tā. Lauvas. Tas arī būs man viss priekš jums. Doties uz priekšu, nebaidīties, virzīties, pieņemt skaidrus lēmumus saistībā ar stabilitāti, ar finansēm, ar pamatiem savā dzīvē. Atbrīvot sevi no liekajām lietām, spēt pieņemt pareizās izvēles un iet šajā visā caur mīlestību. Tas arī viss. Baigais decembris. Saule. Man ir piecinieks mēnesis. Tātad, lai jums ir brīnišķīgs decembra mēnesis, lai jums viss izdodās, lai viss nokārtojās, esam jauki un mīļi pret pagātnes cilvēkiem, jo viņi noteikti par jums domā, un viņi gaida no jums ziņu, un viņi ilgojās pēc jums mīļās lauvas.